Nu, ko jau visiem jaunajā vidikā, kā jūs redzat, man ir austiņas. Jā, pasūtīja austiņas, karoči. Gamer austiņas, Razer Kraken X-Lite. Jā, kroči iemetīšu jums bildi. Un jā, karoči tagad streamiem un vlogiem izmantošu šīs austiņas. Un jā, tā kā es vēl neesmu pārbaudījis ne mikrofonu, neko. Vispār nezinu, kāda kvalitāte. Un jā, vakar tik ietestēju fermeri. 25. bišķi uzspēlēju, kā arī ar austiņām uzspēlēt. Teikšu, kā ir. Nav nekāda vaina. Ir labi. Un var izbaudīt vairāk spēli. Nevis, uz tumbām spēlējot. Un, jo tās visu laiku uz tumbām spēlēju. Bet tagad, jā, tagad ir spēlēšu visu laiku uz austiņām. Visas spēles un, jā, tā kā gribēju uztaisīt unboxing video šīm austiņām. Diemžēl nesanāca, jo, karoči, sanāca tā, ka manējā jau bija paņēmusi un sākus jau viņas tā kā lietot. Un jā, tā kā beigās nesanāca uzfilmēt to unboxing video. Bet, nekas, katrā ziņā melnas. Jā, melnas. Un ceru, kad mikrofona kvalitāte ir laba. Jo es tiešām nezinu, vēl neesmu pats pārbaudījis. Un ne priekš vidīkiem, ne priekš streamiem. Un tā kā jā, šobrīd esmu darbā. Bišķi te jāpastrādā, kā jau svētdienā haltūriņa. Un starp citu pasūtīju no 1LV šīs austiņas. Kopā ar visu pasūtīšanu samaksāju 35 eiro. Šitas nav nesponsorēts nekas. Tīri visu, kas ir, ko es filmēju un daru, to es vienkārši no algas pērku un reāli dodu jums, lai jums būtu kaut kas jauns, kaut kas interesantāks, kad nav visu laiku viens un tas pats, karoči, un tā kā kaut kā tā, jā. Ko es vēl tādu varētu jums pastāstīt. Un šodien es paņēmu līdzi uz darbu, paņēmu paklausīties, kā ir mūzika un tā tālāk, nekāda vaina. Teiksim tā, iesācējam kaut kādam gamerim, pieņemsim tā kā man un šitiem visiem, kas grib livestreamus taisīt un tur gameplays taisīt livestreamos, tā kā kaut kā līdzīgi man. Tīri normālas austiņas un pagaidām sūdzību nav. Es tur ķipa YouTube skatījos šīs austiņas, bet tur daudziem bija, kuriem patika. Un arī bija tādi, kur bija ķipa tā kā negatīvs atsauksmes, tā kā tur ķipa skaņa ir tā kā kāds tev būtu blakus un kaut kā tā kā tunelī, ķipa sūdīgs austiņas. Tā kaut kā. Bet jā, šitas ir pirmais tāds tests šīm austiņām vlogām.
Jā, un tā kā drīz gaidiet strīmus, ieprovējuši strīmā šīs austiņas ar mikrofonu, tā kā jums arī strīms vairs nebūs tīri tikai jāskatās, ko es tur daru, tad arī man būs ar jums vieglāk parunāt, jo kā reāli man uz tiem komentāriem arī savādākas laika ir jāraksta un tā tālāk. Tā es tīri, kad redzu, ko jūs esat uzrakstījuši, es uzreiz varēšu atbildēt caur austiņām. Un tā kā kaut kādā tādā veidā, ko vēl tādu varētu jums pastāstīt. Palielam. No jaunumiem. No jaunumiem. Tā diži nekā jauna nav. Diži nekā jauna nav. Tīri strādāju. Jā, strādāju, tagad nomainīju man, kā saka, posteni vai tā kā darba vietu. Tā kā, jā, tas ir vienīgais jaunums. Bet tie, kas zina, tie zina, bet tie, kas nezina, vēl neatklāšu. Jā, šito video, kas ir bez montāžas, tīri, kā es tagad filmēju, tā arī viņš būs YouTube iekšā. Bez montāžām, bez nekā. Jo vienkārši gribu ietestēt tās austiņas, kāda ir tā kvalitāte un kāds būs atsauksmes komentāros, vai ir labas vai nav labas. Un jā, tā kā sveiciens tev, Večuk, jau sveiciens manam labākajam čomam Tomelim. Es zinu, ka tu šito skatīsies. Tā kā pīsiņš tev, Večuk, un lai tev dzīvē viss izdodās un cīnies uz priekšu un nekad dzīvē neskaties uz apakaļ. Tā kā tīri ej pēc savu mērķa un skaties uz priekšu un vienkārši jā. Tā kā tā, Večuk, jā. Tā kā pīsiņš tev, gan arī tavai ģimenei, un jā, tiešām milzīgs paldies par jūsu atbalstu, gan strīmos, ko jūs esat skatījušies, gan arī vlogos. Patiešām milzīgs paldies par tiem laiciņiem, ko jūs uzspiežat, un tas man dod tādu vairāk motivāciju, tā kā kaut ko jaunu uzfilmēt un domāt, un jā, tā kā cenšos uzfilmēt tos vlogus vai arī tos video, kā saka, savādākus un kaut ko jaunu mēģinu izdomāt viņiem, lai nav tīri kaut kā tur tāda process, kaut kāds tur video vai vlogs. Tā kā jā, kaut kādā veidā tā. Un tā kā jā, saspēļam tos laiciņus, piesekojam šim kanālam un vēl jau būs tur visādi daudz tie video un tagad arī man ir doma tā kā Resident Evil 7 to 7. Resident Evil spēlēt,
strīmos ar jums kopā, un tā kā tur arī jūs varēsiet pieslēgties un palīdzēt man, jo es tādu spēli nekad neesmu spēlējis, un pirmo reizi es viņu spēlēšu. Tā kā man būs kaut kas jauns, un spēlēšu, protams, uz austiņām. Ļoti interesanti būs, jo tur būs, man liekas, tādas vietas, kur varēs reāli nobīties, un tā kā, jā, tā kā Resident Evil 7 arī gaidiet jau pavisam drīz manā kanālā streamā, un tā kā, jā. Es nezinu, kā jums patīk tās, pieņemsim, tās visas spēles, ko es spēlēju tā kā stream veidā, vai tā kā vienkārši video veidā, tā kā viņš ir samontēts kaut kā tur, pieņemsim, tā kā fermers vai kaut kāds tur, nezinu, citas spēles, ko es spēlēju, tur uztaisīt tā kā video veidā ar mūziku kopā, samontēt vai tīri ar jums kopā laist live stream, un tā mēs varam arī pie reizes parunāt, un jā, tā kā par visādām tēmām parunāt, un jā, kaut kā tā. Un jā, tā kā varbūt daudz zina, ka es esmu pieņēmis šito islāma ticību. Daudz varbūt domā, ko viņš tagad ir izdarījis, tā un šitā. Teikšu, kā ir. Es esmu vienmēr atšķīries no visiem, un gan skolā kādreiz, kad es mācījos, es biju pavisam savādāks, un no visiem, un arī katrā ziņā, jā, es esmu savā dzīvē tā kā atšķīries no visiem, pavisam, nezinu, kā lai pasaka, ar savādāk tā kā domāšanu, vispār savādāks nekā vispārējie, un tā kā par to islāma ticību ir tā, kad, jā, viņi neēda cūgaļu, viņi ēd tikai saucamo to halal gaļu, kas ir, es viņu pērku promo. Es esmu atradis arī promo, tur tagad ir jau jauni pienākuši klāt, tur ir gan halal kotletes, tur tas vistu boile, kas ir tā lielā vista, saucamā, tāda ir, un ir tagad, nu jau ir promo parādījies diezgan daudz no halal tiem produktiem, un man arī, viņi ir, kā lai saka, man pieņemsim tie produkti, kas ir tie halal produkti, man ļoti garšo. Es zinu, ka man atved toreiz no tās Taģikstānas to, pieņemsim, tur atved dasu un tur sašliku un tur vēl kaut ko viņi man atved. Mums abiem. Un tīri man ļoti garšo, pieņemsim, tā dasa ir pavisam savādāka, garša ir pavisam savādāka viņai. Un arī tam sašlikam ir pavisam citādā garša. Vispār visai tai produkcijai, kas ir tā halal produkcija, viņi ir pavisam savādāka nekā mēs esam pieraduši, tā kā, latvieši ēst to pilni, pa lielam mēs jau visu ēdam, kas mums jau starpība nav, ko ēst un ko neēst, mēs vienkārši latviešu tauta, jā, latvieši ēd, jebko, starpība nav. Bet tā kā, pieņemsim, musulmaņiem nav tā, ka viņi var ēst pilnīgi visu, kas pagadās. Viņiem ir tīri, pieņemsim, ja tev ir tā kā
mailopu, tā kā tur aitas vai govis un vistas, tā kā kaut kā tāda neliela ferma tev ir, karoči, tā kā, jā. Un tad tu vari pa to musulmaņu ticību pats to, karoči, jā, tur visu izdarīt. Tad tev ir pašam savu audzētu gaļu un to tu vari ēst. Tā kā, jā. Tas ir tāds ieskats no musulmaņu dzīves, un tad jau tur jau vēl ir daudz, kas ko jums stāstīt. Tad jau šis video vlogs ievilksies diezgan garš, tā kā man vēl laika ir līdz, tā kā mēs varam parunāt bišķiņu un kaut ko jums pastāstīt tā, lai šis video bišķi atšķirsies no pārējiem visiem, un tā kā, jā. Tā kā, nē, daudz varbūt arī domā, vai es tur, kā tagad tur ir, tai musulmaņu ticībā, vai tur ar tām, pieņemsim, kaut kādas tur drēbes atšķirās, vai tur kaut kas cits atšķirās. Pa lielam, no drēbēm tīri nē, tas ir, vīriešiem tas tur ir tīri, jā, diži nekas neatšķirās ar vilku, ko tu vēlies. Ot sievietēm ir tā, kad ir jābūt visam, ciet, lai nekur nekas nerēgojās, un arī tā, kad pieņemsim, priekš citiem vīriešiem viņām ir jābūt, visam ciet, tur lakatam uz galvas, lai matus neredz, un karoči, jā, viss te ciet, karoči, te viss ciet, tur rokām ciet, un karoči, jā, tur ir kājām arī, un karoči jābūt tādām, kā viņi sauc, hidžabam saucamajam, sievietes valk, jā, kur viss vienkārši viņas uzvelk, un viss tev ir, ciet, kad tur, citi vīrieši neredz, kas tev tur ir, un tādā veidā. Tā kā, jā, tas arī tāds, varbūt daudziem tagad tāds jaunums un interesanti ir, un ir jau, kas vēl tāds, jā, pat tām arī daudz noteikti domā, kā tām lūkšanām ir. Es nezinu vispār, vai jums šitas visi interesē, bet, to jūs varat ierakstīt komentāros, varbūt jūs vairāk kaut ko gribat zināt par islāma ticību, un jā, un arī pat tām lūkšanām ir tā, kad, pieņemsim mani tā, kad es nevaru tur, viņiem ir pēc būtības, 5 reizes dienā ir lūkšanas, tur savs laiks ir, tur pa to dienu, cikos un kā tev tās lūkšanas, un pārējo dienas laiku tu vari darīt, ko tu gribi, gulēt, vai tur, nezinu, darīt, ko tu vēlies. Tām lūkšanām, jā, tur ir 5 reizes dienā, ir no rīta, tad ir pēcpusdiena, un tad jau ir uz vakar pusi, un tā kā, jā, tas arī tāds, jā, tāda lieta viņiem ir, un viņiem ir arī, nav tā kā saka, kristiešiem, viņu kristiešiem ir mums ir baznīca, kur mēs ejam tur, tie, kas iet, zin, pa lielam jau izzina, ka mums ir baznīcas, un tie, kas iet uz baznīcām, tie, kas neiet, tie, jā, bet tā nav spiedz lieta, protams, bet, katrā ziņā musulmaņiem ir šitā mošeja, saucamā mošeja, un jā, tā kā musulmaņi iet uz mošejām lūgties tur, un tur viņi
Es esmu pats arī bijis tur un tur, karoči, ļoti daudz musulmaņi ir un čupojās visi un viens ar otru runā un katrā ziņā musulmaņi ir ļoti laipni cilvēki. Ja, protams, ja tu viņus tur neapvaino vai tur, nu, karoči tādā veidā neaizvaino. Jā. Viņi tādā ziņā viņi ir ļoti laipni cilvēki, izpalīdzīgi un jā, cik es ar visiem musulmaņiem runājis, ar uzbekiem un tadžikiem un jā, viņi ir ļoti laipni un es ar viņiem runāju pa krieviski, viņi saprot pa krieviski un jā, tā kā tādā veidā. Kas vēl tāds, ko es jums vēl varētu tādu pastāstīt? Pat īsti nezinu, ko jums vēl tādu varētu pastāstīt. Katrā ziņā ierakstiet man komentāros, ko jūs vēl gribētu, tā kā zināt, vai pa islāma ticību, vai vispār, nu, vispār pa kaut ko kādu citu tēmu, un tā kā, jā, droši rakstiet komentāros, vai jums šis video likās interesants, vai nelikās interesants, vai jūs gribētu tos logus vispār savādākus redzēt, tur, nezinu, kaut ko tur samontēt, vai tur, karoči, kaut ko varbūt no darba jūs gribat redzēt, kāda ir man tā svētdienas tā kā ikdiena, jo darbdienās es neko te diži nevaru filmēt, visa priekšniecība ir un tā tālāk. Tad varbūt kaut kāds neliels kadrus varu jums parādīt no savas svētdienas, tā kā ko es pieņemsim, kas un kā daru. Tā kā tāda neliela ikdiena manā dienā, tā kā kaut kā tāda. Nu jā, karoči, ierakstiet man komentāros, ko jūs gribētu vēl redzēt no gaming video vai no vlogiem. Un jā, tā kā gaidīšu uz komentārus un paldies, ka noskatījāties, spiežam tos laiciņus, abonējam un gaidām jaunus vidjikus, jaunus streamus, jaunus gameplayus un jā, tā kā kontents būs, tikai jāpieņemās pie viss šī un tās idejas jau visādīgas ir, kāds tos vlogus filmēt un tos streams, jā, streamos tur diži neko nevar izpausties. Kā ir, tā ir, bet vlogos es tur varu izpausties, filmēt, pafilmēt kaut ko, pielikt kādu mūziku un, karoči, jā, kaut kā tā. Tā, lai jums būtu interesantāk un interesantāk skatīties un kaut kas jauns. Tā kā kaut kā tā. Labi, tiekamies jau nākamajos vidīkos streamos un rakstiet komentāros, ko jūs vēl vēlaties redzēt, vai kaut kādus padomus, vai kaut ko. Tā kā droši rakstiet un tiekamies jau nākamajos vidīkos. Davai, peace out. Yeah.